Kā izskatās trubas, pa kurām tek mūsu Rīgas krāna ūdens? Iečkojiet. Daži blogeri biedē ar dzeramā ūdens kvalitāti. Vai tiešām ir pamats bažām? Šis video filmēts Dzirnavu ielā. Ūdens caurules tur liktas pagājušā gadsimta sākumā. Tagad tās maina. Video redzamajās caurulēs ir redzami dažādas nogulsnes, kas ir sacietējušas laika gaitā, un tās nogulsnes var veidoties no dažādām minerālu vielām, kas ūdenī ir sastopamas. Un īstenībā šīs minerālu vielas, tas nav nekas slikts, tas mūsu organismam ir vajadzīgs. Tās var būt, piemēram, kalcijs, magnijs, cietība, arī dzels. Turklāt krāna ūdeni pārbauda katru dienu. Tātad, lai arī caurules izskatās slikti, cietējs apaugums nav kaitīgs veselībai. Vērts pieminēt, ka šo video publicēja cilvēks, kas turpat video parakstā reklamē savu pudeļūdens tirgošanas aplikāciju. Vēl vienu video publicēja sieviete, kas sociālajos medijos reklamē organismu attīrīšanu. Šis ir krānūdens, un šis ir vendens ūdens no lielajiem bunduļiem. Viņa biedē, demonstrējot elektrolīzes eksperimentu un it kā bīstamu smago metālu daudzumu ūdenī. Bet, principā tie ir smagie metāli visiem. Arī šīm bažām nav pamata. Ūdenī ieliek elektrodus un pieslēdz strāvu. Ūdens iekrēsojas atkarībā no elektroda metāla. Tas nav no ūdens, tas drīzāk ir no tās pašas iekārtas, kura tad izdala šo piesārņojumu. Jā, protams, viņš tur var izgūsnēt arī kaut ko no tā ūdens, no ūdens, kurā ir iemēkts, bet tas būs minimāli. Tātad arī šis eksperiments nepierāda, ka ūdenī būtu bīstams daudzums smago metālu.